Daugavpilī mēs braucām iekšā. Gada skaitlis iespaidīgs, kad brauc pilsētas svētki. Jums šogad bija? 750 gadi pilsētā. Mēs svinējām. Mēs nedzirdējām. Arī starp citu šie pasākumi bija veltīti pilsētas gadskārtai un pilsētas dienai. Bet arī tur jautājumā, ko mēs darām, lai cilvēki paliktu vai lai cilvēki atgrieztos. Mēs šobrīd ņemot vērā to, ka tā pierobeža pēc būtības vispār ir slēgta, ka arī tā pierobežu sadarbība vispār ir noplakusi līdz nullei. Mēs šobrīd Daugavpili sevi pozicionējam kā aktīvu, atvērtu pilsētu arī no kultūra vides veidojošiem pasākumiem. Braucat pie mums, skatāties, pie mums daudz kas notiek, pasākumi. Mēs ieguldam iekšā, lai parādītu. Teātri mēs esat pārdotas biļetes regulāri. Tas esat rindā jāstāv, lai dabūtu biļetes uz Daugavpils teātri. Tieši tā. Tad tas nozīmē, ka daugavpilieši ir izslāpuši pēc kultūras, un tad jūs cenšaties tagad pazīt. Tas nozīmē, ka ļoti daudz brauc arī no vispārējās Latvijas. Es uzveicu, piemēram, nākošais pasākums, kas pie mums būs, piemēram, Ziemassvētku egle. Daugavpils jau pēdējos 4 gadus regulāri jau piedalās dažādās aptaujās par to, kurā pilsētā ir labāka. Bet mēs no šī tāda svēta, tāda Ziemassvētku pasākuma esam izveidojuši pat veselu ekonomisko aktivitāti, sākot ar to, ka iedzīvotāji brauc skatīties, kāda tā būs, jo katru gadu viņi ir dažāda. Kur jūs mākslinieks atvedat? Piesaistat no visas Latvijas? Mums tagad notiek metu konkurss kā reiz uz vadmotīvu un uz sekojošo, piemēram, instalāciju izveidi. Bet mums pat vesels pasākums ir salikts, sākot ar egli, beidzot ar to, ka janvāra beigās mums ir muzikālā banka Daugavpilī. Tas arī ir atbalsta pasākums, ko mēs realizējam. Jā, starp citu, vēl viens komentārs sociālmedijos, kad labi muzikālā banka notiekās pie jums. Bija kādreiz Ventspilī, ja nemaldos. Jā, viņš notiekās Daugavpilī, nemaldos 5 vai 6 gadus. Jā, pirms Covid laikam mainījās tā. Bet attiecīgi citos pasākumos piedalās vairāk krievvalodīgās dažādas grupas, nevis latviešu. Latviešu mākslinieki brauc vispār uz Daugavpili? Brauc, Prāta vētra tikko ir bijusi augustā. Jā, bet arī citi mākslinieki. Mums ir absolūti sabalansēta, kā valsts bērndārzos, sabalansēta uzturdiena. Ne pa daudz, ne pa maz. Visas uzturvielas attiecīgi. Mums tāpat. Ļoti sabalansēts piedāvājums. Un kurš sabalansē, kurš seko līdzi, lai tas līdzsvars tiktu saglabāts? Mums kultūras nozarē ļoti daudz profesionāli cilvēki, kuri nodarbojas ar to, bet pamatā mums ir gan nacionālajie kolektīvi jāuzstājas pilsētas svētki vispār tas ir tā kā bāzes lieta šajā ziņā. Mums ir vairākas skatuves, gan vietējie mākslinieki, gan nacionālie, gan etniskie kolektīvi. Protams, mēs arī izvēlamies arī tādu kā main event, pasākumu, kurā galveno zvaigzni mēs skatāmies, kurš tas būs. Un pamatā tie ir krievu valodā dziedājošie, jo mūsu galvenais mērķis ir lielāks skaits apmeklētāju skaits, kurš ierodas uz šo pasākumu.